Jā, tur tā, kur nav dubļu, tur kur tā, ja? Jā. Jā. Tas ir ļoti labi. Tas ir nozīmēs, ka viņš ļoti pareizi izžāvēts. Viņā iekšā viss labās vielas. Tagad pagaidām, kamēr izēd, ja? Un pēc viņam sadalīšu sienu. Rītis. Opatās. Esam labi. Ar otru roku rauga, nes tā priekšā zirga. Ar šo roku. Jā? Viņš tāds, jāpakšs tāds siltāks ir. Jāpakšs? Jā. Kur? Tāds turēs pilsroks redīt, tā kā siltāks. Jā. Runā. Un sameklē. Jūti pulsu. Nespied stingri, bet tā kā, ka cilvēkam pulsu taust zemāk. Jā, jūti pulsu. Viņš jau nav pa stipru, bet tā, ka viņš sāk šādi sist pa pirkstiem, tad ir smags iekaisums. Redzu? Tas palvēnīsim tur. Ja? Visu saklausīšu. Es būšu rasa. Ņem pavadis. Ja? Labi. Ja? Nē, nejūt kontaktu. Jā. Apstādini mani. Labi, tagad tu rasa. Tā. Īkšķis ir uz, jā? Tu abas rokas nu vienādi jūt? Jā. Jā? Nē, nav vienādi. Tagad ir vienādi, jā? Tas tāds, zini, darbs uz juvelieru darbs, jā? Un strādā nevis šeit, bet tikai roka, jā? Šie pirkstiņi. Es palūdzu maķinīt pa labi, nevis raujot, bet šo ieliecot, ja? Jā, labs kontakts. Jūti man? Jā, labi. Apturi man. Vēlreiz, jūs nesapratu. Labi. Apturi man. Tev ir mīksta rociņa, tas ir labi. Jā, rasē mīksta mutīte ir, ja? Malacis tu esi. Mēs viņu pakarināsim šeit, ja? Pagaidām. Nu, lūk,
Labi, iesim apskatīsimies no lejumu, ja? Tev likās, kam nav labi. Un tur sen bija zaudētā, Piemēram, varbūt bēgaņotam. nu, kas viņam bija netīvs ūdens? Jā. Jā, sadurcots, ja? Nē, piekakāts viņš bija un arī sadurcots. Viņš savās kakās pats, ja? Jā. Nu, tā tam nevajadzētu būt. Un tad tā skumji paliek, vai ne? Jā. Tā rauj. Es tev palūkšu tačku savākt salmus, ja tu varēsi, bet no otras puses tad kaudzējiesi, ja? Cilvēkam nezinu, kāpēc liekas, ka salmi nedrīkst būt pie mēsliem klāt. Bet patiesībā tieši otrādi, kad salms ir kā drenāža, bet es lasu tā, kā cilvēkiem patīk praktiski uz salmiem. Panakti. Viņi saražo apmēram 60 litrus, ja? Es varu savākt, tas ir no nakts, es varu savākt vienu maisu. Tad šitie ir pa daudz salmaini. Man negribās vairāk katru masīt. Tā. Cik daudz palika no nakts pāri. Es esmu pa daudz salikusi, bet zini, iespējams, ka rasa varbūt no vēdusi. Varbūt. Jo kā man tik daudz varēja palikt pāri? Nu jā. Labi, sāksim. Labi. Tūlīt. Izdarīsim, kas darāms. Krasiņā. Un tad mēs iesim gāniņos. Mēs no sākuma izdarīsim, kas darāms, ja? Jā, mēs izdarīsim, kas darāms. Un tad mēs iesim gāniņos.
pavasara putekļi. Un to visu zirgs ieelpo. Un tagad mēs iesim pie rasīša. Tīra novārīt siltu ūdeni. Tas ir vislabākais. Tīrs novārīts ūdens. Tur! Bišķi vēl. Paciet. Cauri apli. Brāvo. Ļoti labi. Ai, Dievs, mums labi mugura dara kā. Jā, kāds tu mums esi? Pa kādām tiesībām? Lūdzu. Paldies. Super. Pievāc tev nasti. Nasti mums ir ļoti skaisti. Darīts labs, ja? Zirdziņš tā. Var noknibināt. Ašumā. Jā. 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 Bišķi pacēl abas divas priekškājas, ja? Ja? Ņem. Pacēl un simboliski tikai tā, ja? Viss iztīrīja. Ja? Slavē. Iedod. Rāsacīt to. Tāju. Stingrāk ņem. Labi. Jā, slavē, labi. Nu tā, atnes lūdzu dzelteno sedziņu. Tā, iešu nomazgāt rokas. Nu, redz, tas ir rīta apkop, tā saucās. Tas tā kā karalaukā izskatās, ne? Kā kaut kas būtu uzsprādzis. Mans koferīts uzsprāga. Nu, draugi, ir dēries. Tu tā kā tāds nelaimes. Piekabini rasai.
rīti piekabini un pieturi viņu. Var nākt ar astu iekšā. Dod man. Grābies augšā. Tur tu zini, kā? Nē. Klausies, jā. Pa šī jāsaka, bet es piekāpšu šī. Varēs uzkāpt? Varēs. Bet repītēm turēs. Krēpēm var turēties. Uzvelcies augšā. Brāvo! Pārbaudīšu tevi. Kāja ir klāta tādā. Nu, apķerta, ja? Apēšu uz lejas. Rociņas stāv uz skausta. Tu vari turēt krēpes rokā, viņas neturās, rokas neturās. Tas tāpat, ka tev būtu pavadis rokā. Ja? Jo mēs turamies zirgā tikai ar kājām un ar līdzsvaru. Ja? Rokas vada zirgu un ir kontaktā, tā kā mēs turējām to uz zemes. Ja? Jā. Tu neesi iespringi, un tad esi taisni, muguri taisni. Kāju vairāk apķer pēda klāt. Tas ir tā kā, pilnībā apķer zirgu, ja? Kāja nekarājās. Jā. Labi. Jūti atšķirību? Jā? Nestās uz āru, ja? Ja skatās uz āru, mēs bakstam, ja? Liekas sākumā neiespējamā misija, jā, bet pēc tam pie tā pieroda. Tas aiziet automātiski, ja? Tā, un uzsākam kustību, un viena roka gurnos. Kad esi stabils, jūties, otra roka. Mēs tad jūtas priekšu. Jā, bravo. Viss, paldies. Kurš no šitā bija visgrūtākais? Kurš? Šānos likt roku. Šādi, ja? Jā. Jo tad ir mazāks līdzsvars, ja? Tu nevari vairs balansēt, tu esi viss jau sevī, ja? Jā. Tagad. Paldies, Rasa. Sprītiņi, tu ļoti čakli strādā. Rasa apstājās. Paldies. Vēlreizīt. Jā. Tu varbūt vari netikt dziļu. Galvenais, lai tu esi stabils un kāja ir vietā. Jo. Oi, dienu. Kā es tas tāds? Labi. Tagad sprānda uz otru pusi. Nu kā zirgs elpo. Lēni, lai viņš elpo diezgan ātri, kā viņi elpo. Jā, celies augšā, bet arī lēni. Lēni, celies augšā. Kā? Jā, lēnām šļūt. Opapā, viss. Rasē, paldies, ja? Derikā iezviedzās. Viņš Rasu sauc. Paldies, Rasa mīļā, tu vari atganīties. Atstāsim viņai sadziņu, ja? Izvēlēji
ārā un noņemsi striķīti, pateiks paldies, ja? Un palaidīsi ganiņos. Tā, viss, ja? Puses vīts ar tēju. Tiekamies vēlāk, ja? Mīkstāk sēdēt, mīkstāk stāvēt, lai ir sauss. Un šie ir smalcināti salmi. Un šie vislabākie pakaiši, jo parastais salms nespēja tik daudz uzsūkt. Parastais teiks pēc garš, ja? Bet šitas ir tā kā šķautnītēs tādos. Jā, jā. Jaunais ir pilnīgi pārējais, visu nodefinēja. Un ir vajadzīgi tikai kviešu salmi, nedrīkst būt rudzu salmi. Tikai kviešu. Jo kāpēc? Jo rudzi kādi var būt vārpas, ko mēs lasam ārā. Jā. Kādai ir jābūt zirgu nojumē, cik sausai un pareizi sagatavotai. Mēs ar Alfu parādīsim. Ja? Tā, kad var paši gulēt. Lāc, Ralf. Ja? Un šādai ir jābūt. Bez nevienas kakas, tīri, smaržīgi. Ja? Ot šādai ir jābūt zirgu nojumē. Cik labi. Un mīksti. Un silti. Nevajag pat gultu. Nē, mēs varētu gulēt mierīgi, vai ne? Tikai sedziņu, un zirgiem segu nevajag. Operatori nāc blakām. Fantastiski. Kad tu vēl šo izbaudīsi? Putni, vai ne? Super, super. Forši. Labi, ka zirgi nav mājā. Es gribu būt zirgs un gulēt te, nevis kaut kur tur gultās. Tagad saproti mani. Man ļoti šeit patīk, jo šeit ir tik tuvu. Tā īstajai dzīvei. Nu, saproti? Salmiņš. Jo kādreiz visādi var būt, vai ne? Varbūt kaut kur nopirkt, zini ko? Lauku sētāji. Jā, nopirkt tādu lielu tādu. Jā, vai nu krampīti. Nē, krampīts nav tik labs. Vienā tīklā var salikt līdz 10 kilogramiem sienu. Tā būtu arī norma, teiksim, uz nakti. Ir 3 veidu tīkli, ar 3 veidu cauruma diametru. Šie ir vidējie. Nē, meloju šie lielie. Tīklu liek kādos gadījumos. Ja zirgu sēdina uz diētas, ja, ka viņš tu kā arī deriko. Viņš nedrīkst daudz ēst, viņam liekais svars, ja. Tad daļu siena aizstāja ar tīklu sienu. Un viņām vispār zirgiem ļoti patīk šito darīt, vismaz manējiem. Viņiem ļoti patīk knibināt tos tīklus, jo citreiz tā barība, kas ir zemē, nav apēsta, bet tīklu tukši. Šodien arī bija. Jā, šodien arī bija tukši tīkli. Cik te nosverts?
Nu, cik smagi, vai ne? Nu, liekas, kas tu tur, vai ne? Jā. Bet patiesībā Tas ļoti saules. garšīgs. Nu, re, viens ir uzpildīts. Vai jums kaut kādas spīčas? Sīpolu mizās. Nekurīt. Vispār zināju, ka no sapelējušām žaptēm upeņu vai melle Jā, to es zinu. var arī. Nokrāsot. Jā, bet zini, kas ir? Nu, Citi ir, kas vāra tur etiķi un vēl kaut kur. Bet etiķi, ja vāra, ievārās olā. jā, un tad vairs Nevar olu ēst. kaujās nevar iet. Jo. Tādēļ, ka ļoti trauks ar čaumalēm. Vakarā tīkli būs tukši. Un tad atkal būs uz nakti. Kamēr jāpārbauda, lai bija drošība, lai nav kaut kur tā, ka zirgs var iebāzt galvu. Tas sausais pulveris. Jā, viņš ir tā kā cilvēki probiotiku dzer tad, kad viņi ir lietojuši antibiotikas, ja? Tās ir pienskābās baktērijas. Un tā kā Deriko dzēra arī zāles un stipras. Nu, rasts arī. Vai ļauni nenāks vecai kundzītei. Zarnu darbi nebūtu. Pagaidām žodiņas novērst. Gandrīz katru dienu atkarībā no tā, cik ātri. Nu, katru otro dienu noteikti. Ja ir sniegs, tad viņa mazāk dzer. Teici katru trešo? Nē, tagad ir katru otro, jo nav vairs sniega. Un tad, kad viņi vairāk dzīvo te pā pulkļu, vairāk arī viņi, nu, piespļauj, nu, vai kā to saka, sienu mērcē viņi tur un... Zirgiem patīk dzert no spaiņa. Vispār zirgiem patīk, ka viņi to tekošo skaņu dzird. Jo tekoša skaņa nozīmē tekošs ūdens un tīrs ūdens, ja? Jā. Un viņi uzreiz viņam baigi gribās dzert. Viņa ir paaugusies pa ziemu, sazaļojusi, tā ir princese Elizabete. Jā. Viņai pumpuri, augšā galotnīte būs, jā. Skatīsimies, cik viņa izaugs. Un kas viņai iedeva tādu majestātisku vārdu? Es? Jā. Brālis arī bija klāt. Kārlis, jā. Jā. Nu, tagad ejam. Pie zildebesi. Zildebesi. Kur ir? Zildebesi. Kā mēs viņu nepamanījām. Tas ir zildebesis. Nu, un kāpēc zildebesis, kāpēc ne kaut kas cits? Tādēļ. Tādēļ, ka Vienkārši, ka tā ir. tā ienāca prātā, ja? Jā, viņš tiecās uz debesīm. Vai ne? Starp eglēm uz augšu. Viņš ir fantastisks tur. Jo priedis šeit ļoti maz vispār. Tie arī būs jaunie zildebesi. Šī... Nē, vai ubaks? Nē, Kalpona, ja? Ubaks bija citādāk. Kalpona.
Vienam cauri. Reku viņš ir, Jā, ja? tur viņš ir. Nu, šis ir ubudziņš. Bet viņš cīnās par savu statusu. Viņš visas eglas te apķērs. Bet te viss rāda, ka viņš izcīnīs. Tā ir tā kā pasakās par Maiju un Faju vai kaut kāda velēnu zemes valstība. Un fascinēši tā vecā, es nezinu, nu paskaties, viņa vienkārši. Tā ir laikam vecākā, ne? Paskaties, kādi. Un tajā pašā laikā reku blakus pavisam citas puiņas, tā kā mēs esam pieraduši redzēt, vai ne? Tā ir tāda mīksta izskatās, pufīga, vai ne? Tāda, ejam pa čandīt. Reku šitā. Liekas, ka ir. Jau arī mīksta. Ir mīksta, ja? Jā. Tāda. Jā, nu fantastiski. Un te pavisam citas kujā atkal. Nē, tu jau tikai tā, ka tu dubli, ja? Viņš ir atveja tikai tāli. Kā iet iekšā, ja? Saka, nav nevainas, jā. Kāds ir sūds? Sūds, ja? Jā, viņa sūds, jā. Ai, cik garšīgi, jā. Kā garšīgi, garšīgi. Kā tas ir? Zieniņš, jā. Kā garšīgi, jā. Ļoti labi. Nu tā, šis ir mans rīta cēliens dienasčais. Vienalga vai sniegu, vai līst, un es kakmī nekrīt no gaisa, ja? Pārējais viss, vai ne, ir pupīzes, vai ne? Ja? Tieši tā. Uz zirkopi var visu, vai ne? Nav tāda lieta, ko zirkopi nevar izdarīt. Viņi nečīkst. Jā. Un tas ir viss nečīkstam, dzīvojam, ja? Netēriem laiku čīkstēšanai. Viss. Paldies. Cepuri un salmas kuldami. Jā, jā, jo vairāk kulsim, jo vairāk būs foršas lietas, vai ne? Jā. Baudām, jā.